Labdien! Šodien Kemperi 365 no Diseldorfas parādīšu jums, varbūt kāds teiks, beidzot kaut ko jaunu. Jā, tad šeit ir lielais pārsteigums. Peugeot, tas vairs nav Fiat, tas nav Citroens. Lai gan teorētiski tas ir Citroens, bet tomēr lauvu ir prieks redzēt, īpaši tādiem cilvēkiem, kuri paši ikdienā pārvietojas ar Peugeot. Tāpēc, jā, Peugeot šasijas busiņš Karado ražojums. Un kāpēc es viņu rādu, ne jau Peugeot dēļ, lai gan tā arī noteikti tā ir cena, kas šajā gadījumā ir tikai 46,000 plus PVN, un mēs runājam par pilnīgi jaunu Karado Kemperi, kuram būs garantija, ar kur jūs varēsiet nobraukt vismaz 300,000, neieguldot pārāk liels līdzekļus. Ko piedāvā šās Kemperis, kā tas izskatās, kāpēc viņš maksā 46,000, tas, protams, ir jāspiež katram pašam. Es jums parādīšu, teiksim, tās iespējas, ko tas piedāvā. Tātad pirmām kārtām Peugeot šasijā, kruīza kontrole, par to nav diskusija, manuālā kārba. Ja vēlaties automātisko kārbu, tas būs plus apmēram 3,500 eiro, kas arī nav tik traki, jo, ja tomēr brauc ceļojumā, manuālā kārba ir absolūti ok, nav nekāda problēma. Mums ir parastā kruīza kontrole, protams, ka displeju varam ieinstalēt, izdarīsim to jūsu vietā, maksā apmēram 200 eiro, nekas traks. Ir vieta, kur pieslēgt USB Type-C, ja tomēr domāju par mūsdienu pasauli, kur būs tikai Type-C, līdz ar to ir šās te risinājums. Protams, mums ir traction plus kalnā braukšanas palīdzība un ļoti foršas izskata. Man manā uztvere ļoti patīkami krāsa un vieta 4 cilvēkiem. Tātad mums ir 4 jostas, līdz ar to saprotam, ka 4 cilvēki šeit oficiāli var sēdēt. Mums ir logi ar aizbīņiem, ar moskītu tīkliem, gaismiņas, kuras mēs varam pārbīdīt no vietas uz vietu. Skapīši, kuros mēs varam uzglabāt mantas, žurnālus, grāmatas un tā joprojām. Šo te galdu mēs varam noņemt nost, nolikt, pieņemsim ārā. Tas mums absolūti nesagādās nekādas problēmas. Prasīsies, kur ir leduskapis, tik mazā Kemperī leduskapis mums ir šeit. Tātad, ja mēs atrodamies ārā, kā tam vajadzētu arī būt, tad, teiksim, ja jūs sēžat ārā zem marķīzes, jūs varat nekāpjot iekšā salonā, paķert tāliņu un doties atpakaļ baudīt foršu skatu. Skaidrs, ka mums ir arī pilnībā funkcionējuši gāzes plīts ar 2 degļiem, ar izlieti, kur mazgāt traukus. Mēs varam pieslēgt kafijas aparātus, blenderus, visu, kas ir nepieciešams, lai jūs šeit justos ērti. Skapīši, nodalījumi, tādi, kas neatvarās jums braucot, jo skaidrs, ka tā ir lielākā problēma pārsvarā budžeta kategorijas kemperos. Un man virs šeit pie galvas ir vieta, kur mēs varam arī novietot traukus un pakarināt arī, teiksim, tā lupatiņas vai dvielīšus. Iesim tad pastīsimies, kas mums ir labierīcībās, pirms mēs tur ejam. Šeit mums ir liels nodalījums, kur varam ielikt kraklus, vairāk mantas un pakarināt drēbes, kad ienākam no ārpuses iekšā. Ienāko šeit toaletē mums ir bīdāms pods. Man, kā saka, uzreiz ir jāpārbauda, vai ofisā viss ir kārtībā. Jā, šeit var apsēsties, viss ir kārtībā. Un dušs, teiksim tā, mums ir vecā labā ar aizskaru. Zinu, ka ir klienti, kuriem tas nepatīk, bet vietas ir tik, cik ir. Un skaidrs, ka budžeta mašīnām tie risinājumi nevienmēr būs paši labākie, bet uzdevumu pildīs. Dušā jūs ieiesiet, pods paliks savs, viss, kam ir jāpaliek sausam, būs savs. Cerams, ka jūs būsiet slapši un novazgājies. Protams, mums ir arī spogulis, mums ir izlietne, kas ir reizē arī duša, un, protams, arī loks, kuru mēs varam atvērt. Baigi netaisīsim, jo aizmugurē stāv citas Kemperis, bet logu mēs varam atvērt un ar šo te nospalot kājas esot ārpusē. Dosimies uz gultu. Gultu, kā mēs redzam, var pacelt uz augšu. Pieņemsim, ja jums ir hobijs motocikliem braukt, tad principā šo te mēs daļu varam noņemt nost un gulēt tikai vienā no sāniem. Parādīšu, kā tas izskatās. Es redzēju, ka šeit matracis, kā minēju, tad ir iespējams šo te daļu noņemt nost, šeit glabāt mantas, vai tas ir velosipēds, vai tas ir motorollers vai mocis, un gulēt šajā te mazajā daļā, protams, ekonomējot uz sava komforta. Bet vietas šeit ir pietiekami daudz, negribas baigi smērēties ar kājām, bet es varu apgulties. Vietas man pietiek, tātad šīs te durvis mēs varam atvērt vaļā, baudīt vakarus, skatoties uz jūru, uz kalniem. Fantastiski, es jau varu sajust Adrijas jūras smaržu šeit guļot, dzīvojot, baudot dzīvi, neuztraucoties par ikdienas problēmām.
jo tieši tam šīs kemperis ir domāts. Ļoti patīkama cena, pilnībā funkcionējošs, 2 cilvēkiem, es teiktu, ļoti labs variants. Apakšā mēs varam redzēt, ka mums ir liels bagāžas nodalījums, arī, ja tas nav motocikls vai kaut kas tāds. Un, jā, šeit arī mēs varam redzēt, ka var attaisīt logus vaļā. Logiem ir moskītu tīkli, kas šādā vasarā kā šogad, kad pilns ar odiem, noteikti ir ļoti svarīga lieta. Šeit jau ir uzstādīta marķīze, kuru mēs varam redzēt šeit. Nu jā, Peugeot alumīniju diski garumā, gan šī mašīna nebūs pati garākā, apmēram 5,9 metri, bet tāda ir šī mašīnas būtība. Ja jūs uztrauc lieli gabarīti, problēmas ar parkošanos, tad šis kemperis noteikti atrisinās visas tās problēmas. Braukšana ir tāpat kā ar vieglo mašīnu. Varam iebraukt lielveikalā, noparkoties, mums tas nesagādās nekādas problēmas. Parādīšu, kā viņi izskatās vēl no priekšpuses, jo pēc tā, ko es redzu, šobrīd tirgu būs ļoti daudz jauno Fiat Ducato modeļu. Ja jūs gribat atšķirties no pārējiem, tad šis te skaistais Peugeot, tā teikt, purns, tā seja, jaunā reste noteikti neatstās vienaldzīgos. Un lauvas ir, kā jau zinām, stiprākais dzīvnieks džungļos. Varbūt jūs gribat kļūt par lauvu un iegādāties šādu, tad zvaniet man, kemper365.lv. Paldies, ka skatījāties, spiediet laiku, tiekamies nākamajā pārraidē.